Labdien! Šī video virtuve un turpmāko laiku ar jums būšu es, Žanna. Šodien tiek gatavots olu pudiņš ar karamelu. Vajadzēs piens, cukurs, olas, vaniļas cukurs un sīrupa, cukurs un ūdens. Gatavojam karamelu. Cukuru ber katlā un leju ūdeni 25 ml. Katlu liek uz uguns un vāru, līdz sīrups paliek gaiši brūns. Pienu vej katliņā. Atsevišķā katliņā sajauc olas. Sīrupā karot nav jāmais, vienkārši jāpakustina katliņš. Un jāsamazina uguns. Karstam pienam pievienot cukuru. Līdz tas izšķīst. Izkūst. Lūk, pēc kāda laicuma sīrups maina krāsu, paliek jau brūngans. Un karstam sīrupam pievienoju augstu ūdeni. 50 ml, tas jādara ļoti uzmanīgi. Formiņas ietauko, es izmantoju augēļu. Un katrā formiņā lej sīrupu. Un tagad siltam pienam olām pievienoju siltu pienu. Es izmantoju mandeļriekstu pienu, var arī govs pienu. Un pievienoju klāt vaniļas cukuru. Un izkāšu visu caur sietiņu. Sīrups ir sacietējis, un tagad uzmanīgi, lai sagatavotu pienu olu masu. Tagad formiņas aizvāko ar foliju. Es gatavošu manu pudiņu pannā, vai arī lielu katli var izmantot. Pannā es leju ūdeni un apakšā ieklāju maru, var arī tāpat izmantot papīru vielu. Un šādā veidā karstā ūdens peldē gatavosies pudiņš. Aptuveni 25–30 minūtes. Pagāja 25 minūtes, pudiņš gatavs. Gatavo pudiņu atdzesē kādas pusotru–2 stundas. Vēsā vietā neizslēdz skapī. Pudiņš ir atdzis. Un ar nāžu palīdzību izņem ārā pudiņu. Karameļa mērci izplūst un pārklāj pudiņu. Olu pudiņš ar karameļa mērci gatavs, pienācis laiks garšot.
garšo labi. Un no sākuma es baidījos, ka būs izteikta olu garša, bet nē, tomēr tāds dedzināts cukurs karamēli. Viņi dod ļoti labu garšu, bišķiņ tādu rūgtenu. Un ola gandrīz nejūtās. Un arī iesaku izmantot mandeļu pienu tomēr. Olu pudiņš karamēli gatavs, lai jums labi garšo. Laipni lūgt manā mājas